ko mums aizliedza darīt no pašas bērnības. Mums aizliedza raudāt, mums aizliedza smieties, mums aizliedza smērēties, mums aizliedza slikti mācīties, mums aizliedza kļūdīties. Visa postsavienība dzīvo pēc viena šablona. Es neesmu pietiekoši pārliecināts, man ir bail, ja nu tur kaut kas ne tā, bet tikai pārliecība dod ātrumu lēmumu pieņemšanai. Vai nu tu dari tagad vai nekad, un tā vienmēr ir darbība. Izdarīji, kļūdījies, izdarīji, kļūdījies, izdarīji, kļūdījies, izdarīji, uzvarēji! Bet postsavienības programmā ir pilnīgi savādāk. Cilvēki ļoti ilgi domā, darīt vai nedarīt, un tikai pēc tam pieņemt lēmumu. Bet pēc tam jūs darat, jums nesanāca, jūs dusmojaties, pēc tam jūs ļoti ilgi attejat, ciešat no tā, atjaunojaties no tā, pēc tam atkal veicat darbības, jums atkal nesanāk, jūs atkal dusmojaties un atkal raudat. Priekš tā, lai iegūtu pārliecību, ir nepieciešamas 3 lietas. Atļaut sev iemīlēties, kļūdīties. Kad jūs kļūdāties, jūs ilgi nedusmojaties, jūs meklējat citu veidu un citu virzienu, kur jūs varat no jauna kļūdīties. Mani sauc Agrita Kivliniece, es esmu hipnoterapeits, mentors, eksperts, Amerikas hipnoterapijas absolvents. Es palīdzu cilvēkiem atbrīvoties no trauksmes, no depresijas stāvokļa, no bailēm, no pārliecības trūkuma, kas traucē jums ceļā uz jūsu attīstību un maksimālo rezultātu iegūšanu jūsu dzīvē. Pierakstīties uz bezmaksas konsultāciju jūs varat uz linka augstāk, kas ir manā profilā, uzspiediet uz šīs saites, piesakieties un mēs tiksimies.